Sveicināti, esam piedzīvojuši dažas visnotaļ vējainas dienas, bet šai pusstundai ziņas no Vēncpils studijā Gonda Pūrniece. Latvijas mežos ir liels daudzums nesprāgušas munīcijas, kas te atrodas kopš Otrā pasaules kara. 4. janvārī Vēncpils novada Popes pagastā tika neutralizēta 250 kg smaga aviācijas bumba. Tā kā bumba atrasta tikai 100 metrus no šosejas Rīga-Vēncpils, tad bīstamo kravu militārās policijas pavadībā nācās pārvietot, lai veiktu tās neutralizāciju. Visvairāk nesprāgušas munīcijas, kas saglabājusies no Otrā pasaules kara, atrod tieši Kurzemes mežos. Šo 250 kg smago aviācijas bumbu kāds vietējais iedzīvotājs uzgājis jau vasarā. Tomēr tās neutralizēšanas darbi atlikti uz ziemu. Kā zināms, šogad bija ļoti labas ražas sēnēm un ogām un sausais laiks, un tikko beidzās sausais laiks, tā bija sēņotāji un ugotāji pilni meži un neriskējām un neuzdrošinājāmies kaut ko tik lielu spridzināt. Nav zināms, kā bumba nonākusi tieši šai vietā. Pastāv vien aizdomas, ka jau pirms daudziem gadiem to kāds ir atradis. Varbūt šī nav viņas īstā vieta, ja? Varbūt taisīt ceļu, ja? Ir pārvietota, jo ja viņi būtu kritus no lidmašīnas, viņi atrastos krietni dziļāk zemē, viņi neatrastos šādā stāvoklī. Aviācijas bumba atrasta tikai 100 metrus no šosejas Rīga-Vēncpils. Tādā pat attālumā ir arī kāda dzīvojamā māja, kuras saimniece gan nav pārāk uztraukta par radušos situāciju. Tagad tikai tā domā, ja kaut kas notiek, vai ne, kā te bija domā, ka te uz vietas viņi likvidēs. Cik te ir mājas, vai ne? Tad ir tā jādomā, vai tur logi paliks, vai tur kas paliks, vai durvis, vai kā. Par to tā domā. Īstenībā priekš mūsu vienības tas nav nekas tāds ļoti ekskluzīvs. Gadās. Vienkārši šoreiz sanāca ir tā, ka tas apvidus vieta neļauj viņu neutralizēt uz vietas. Latvijas mežos cilvēki bieži atrod visdažādāko munīciju, kas ir Otrā pasaules kara mantojums. Ļoti bieži. Bija, teiksim, ja tā salīdzina, tad pavasarī bija pat pa 7 izsaukumu dienā, ka mēs nepaspējām uz visām vietām izbraukt. Bija izsaukumi jāatliek. Un pārsvarā ko atrod? Pārsvarā atrod artilērijas munīciju, minmetēju munīciju, tādas, teiksim tā, kalibrs līdz 150 mm visbiežāk. Aviācijas bumbu, kas kādreiz piederējusi Padomju armijai, militārās policijas uzraudzībā uz Smilšu karjeru pārvietoja un neutralizēja Zemesardes 54. inženiertehniskā bataljona nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas rotas karavīru grupa. Sprādziens tika veikts bumbu ierokot zemē 4 metru dziļumā, virsū uzberot vēl 4 metrus biezu grantas slāni. Tad varētu teikt, ka ir pazemes sprādziens, neliels krāterīts bez šķembu izmetumiem. Bet, lai vai kā mēs ievērosim visu drošības attālumus tādus, kāda būtu, ja būtu bumbas sprādziens virzemē. Ja bumba sprāgtu virzemē, tad šķembas lidotu vismaz 1200 metrus tālu, un tas ir pārāk bīstami. Tieši to, ka mežā uzietā munīcija ir dzīvībai bīstama, visbiežāk neapzinās cilvēki, kas to atrod. Ir bijis, ka mēģinājuši likt ugunskurā arī paši un aiztikuši un pārvietojuši. Mums ir gadījies atrast tādu munīciju, kur ir pēdiņā sagot vietējais speciālisti tā apstrādājuši, ja, kad vienkārši jābrīnās, kā viņi nav aizgājuši. Viņi pa matu tiesu ir paglābušies no nāves. Ja. Jāatceras, ka jebkura munīcija ir izgatavota ar mērķi nogalināt. Tādēļ par bīstamajiem atradumiem jāziņo Latvijas bruņotajiem spēkiem vai valsts policijai. Sākot jauno gadu, Vēncpilī notikušas vairākas daudzības. Tā naktī no 2. uz 3. janvāri Vēncpilī Kurzemes ielā no Volvo centra teritorijas nozagts 2 kravas automašīnas. Kravas seglu vilcēju Volvo FH sarkanā krāsā, un automašīnas ir jaunas ar reģistrācijas zīmēm. Tās varat redzēt ekrānā HU 6009 un HU 6010. Ja kādam ir informācija par iespējamo automašīnu aizdīšanas virzienu, to atrašanās vietu, lūdzam informēt policiju. Informēt varat pa tālruni 636 04 700 vai 634 04 602, varat piezvanīt arī 110 vai vērsties personīgi tuvākajā policijas iecirknī. Anonimitāte tiek garantēta.
4. janvāra vakarā Ventspils pašvaldības uzņēmuma Udeka dispečera dienests saņēma ziņojumu no pašvaldības policijas, ka Pārventā Ugāles ielā notikusi ūdens noplūde. Udeks dežūrdienests aizbraucot uz vietas konstatēja, ka noplūde ir liela. Tātad plīsis ir maģistrālais Ugāles ūdensvads un tika veikti darbi, lai apstādinātu noplūdi. Aizgriezti aizbīņi, un to var sakot līdz ar to noslēdza posmu Ugāles iela no Celtnieka līdz Tārgales ielai. Bez ūdens padeves palika vairākas 5-stāvu mājas, kā arī veikals Beta un tuvējais privātmāju rajons. 5. janvārī atrokot tranšei, varēja redzēt, ka ir atvienojusies savienojuma vieta. Iemesls pašlaik nav zināms, caurules gabals ir izgriezts ārā, un visticamāk, ka mēs to dosim ekspertīzē, lai noteiktu to bojājumu iemeslu, kāpēc bojājums noticis. Iedzīvotāji varēja saņemt dzeramo ūdeni no īpašas mucas, kas atradās pie Ugāles ielas 13. nama. Tas ir tīrs dzeramais ūdens, ko var izmantot gan sadzīvē, gan pārtikā. Lai likvidētu avāriju, strādāja SIA ostas celtnieks darbinieki sadarbībā ar Udekas speciālistiem. Līdz 5. janvāra pēcpusdienai darba tika paveikti un ūdens padeve atjaunota. Ventspils pilsētā jau daudzus gadus mazie uzņēmēji piedalās pilsētas domes organizētā konkursā par labāko kafejnīcu un par labāko viesnīcu. No vienas puses tā ir iespēja saņemt pamatotu kritiku, no otras pieredzējušu ekspertu vērtējumu un labas balvas, piemēram, bezmaksas reklāmu pašvaldības turisma bukletos. Turisma nozarē konkursu gaitā tika apsekotas 44 naktsmītnes. Tika vērtēta personāla apkalpošanas kultūra, telpu tīrība, kā arī sazinājās pa telefonu un e-pastu. Noteikti labākie 5 izmitināšanas uzņēmumu grupās. No citām pilsētām Ventspils naktsmītnes atšķiras ar to, ka ir pārstāvēts ļoti plašs nišu skaits. Ir viesnīcas, ir viesunami, ir naktsmītnes privātmājās, kuras citās pilsētās viņas tā netiek akcentētas varbūt. Bet visā visumā ir ļoti plašs nakšņošanas iespēju skaits, un viņš ir daudzveidīgs. Par labāko viesnīcu aizvadītajā gadā noteikta viesnīca Raibie logi, labākā viesu māja ir Ostmala, bet brīvdienu māja Namelis. Savukārt grupā naktsmītnes privātmājā labākā izrādījās mazais namiņš Krišjānvalda Mārielā, un jauniešu mītņu vidū labākā ir Ventspils augstskolas turistu viesnīca. Būtu vērts padomāt, Ventspils tā jau tomēr ir izcila pilsēta, ir vērts padomāt varbūt par kādu 4-5 zvaigžņu viesnīcu. Spriežot pēc tā, ka naktsmītnes šajā vasarā bija tomēr noslogotas tuvu 100%, es domāju, ka ir vērts par to domāt. Šāds konkurss Ventspilī notiek jau 5. reizi. Vienlaikus tas veicina labāko naktsmītņu popularizēšanu. Man jau šķiet, ka tāda konkursa organizēšana viņa noteikti ir liederīga, tādēļ, ka pirmkārt turisma uzņēmēji, naktsmītņu saimnieki, viņi satiekās savā starpā, viņi jūt šo tirgus daļu, viņi jūt, un viņi redz, kāds līmenis ir citur. Viņiem pašiem iekšēji ir iespēja salīdzināt savas naktsmītnes vietu noteikti kopējā naktsmītņu klāstā. Tā kā no tāda viedokļa pavisam noteikti. Un otrs, protams, tā ir motivācija pacensties arī. Šobrīd Ventspilī darbojas 6 viesnīcas, 18 viesunami, 12 brīvdienu mājas, 16 naktsmītnēs cilvēki ir atvēlējuši vietu turistiem privātmājā. Ventspilī ir 5 hosteļi un 1 kempings. Interesanti, ka pilsētas vienīgais kempings ir pašvaldības īpašums. Savukārt labākie ēdināšanas uzņēmumi Ventspils pilsētā aizvadītajā gadā noteikti 3 nominācijās – restorānu, kafejnīcu un ātrās ēdināšanas grupās. Tā īsi un kodolīgi raksturojot, es varu teikt tiem skeptiķiem, kas iepriekš teica, ka šeit nav ēdināšanas uzņēmumu un Ventspilī jau nevar labi pāriest, es gribu teikt, ka var to izdarīt. Turklāt Ventspilī var atrast savai gaumei, arī maciņa rocībai var atrast jebkurš sev piemērot ēdināšanas uzņēmumu.
Santa Graikste ir Sijā viesnīcu un restorānu centrs kvalitātes vadītāja, kā arī Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore, kas kopā ar vēl 2 ekspertiem apmeklēja uzņēmumus 3 mēnešu garumā un par labākajiem atzina. Labākais restorāns Ventspilī šobrīd kafejnīca Skroderkroks, labākā kafejnīca Ukraina, ātrā ēdināšana visveiksmīgākā notiek kafejnīcā A10, un eksperti katru uzņēmumu apmeklē 2 reizes, vērtējot gan apkalpošanas kultūru, gan ēdienu un arī dzērienus. Labākie ēdināšanas uzņēmumi Ventspilī tālāk tiek virzīti Latvijas mēroga konkursam Latvijas labākais tirgotājs. Tas līmenis tiešām ar katru gadu aug. Varbūt, protams, uzņēmējus audzina ne tikai konkurss, bet arī paši klienti. Bet es domāju, ka šāda attieksmes parādīšana arī no pašvaldības puses ir ļoti, ļoti svarīga uzņēmējiem. Tas dod papildus stimulu arī attīstīties un uzlabot savu servisu turpmāk. Nelielu kafejnīcu ar nosaukumu Zaļais namiņš īpašnieki šurden nolēma slēgt. Izvērtējot pirktspēju, tā bijis izdevīgāk. Iespējams, ka pavasarī turistu pieplūdums kafejnīcu biznesam atkal atgriezīs apgrozījumus Priežilze, kas ir pieredzējusi kafejnīcu ekspertē un strādājusi Holandē. Pavārs stāsts arī, kāpēc gāju mācīties, vispār bija interesants, tāpēc, ka es vienkārši gribēju gatavot labi savam vīram, nemācīties beidzot to saļanku uztaisīt, jo neviens man nemācēja mājās gatavot. Bet tad, kad es mācījos par pavāru, tad es sapratu, ka nekad mūžā es vispār kaut ko tādu nedarīšu, jo vienīgais, ko es redzēju, ir cept entās karbonādes un 100 kotlešu, un visi skrēja un grāba tās, jo bija jāatstrādā kaut kādas stundas entās prakses, un visi bija laimīgi, ja varēja tikt uz kāzu banketu vai uz bēru banketu. Un savukārt man tā bija katastrofa pilnīgā. Lielāko dzīves praksi es guvu strādājot ārzemēs Japāņu restorānā, un tad es izturēju lielu konkursu. Un man bija tā lieliskā iespēja, ko es saku, pasaulē viskaistākā profesija, kas var būt, ir būt neatkarīgais eksperts, restorānu un kafejnīcu eksperts, restorānu viesnīcu eksperts. Un tad es sapratu, ko nozīmē gatavot, ko nozīmē ēst, ka tā ir bauda, ka tas ir prieks, tā ir labsajūta, ka tomēr tās nav vienkārši karbonādes, tās nav vienkārši kotletes, ka tā ir māksla. Un pateicoties tai dzīves skolai, arī man attieksme par ēdienu gatavošanu un ēšanu ir mainījusies. Ilze pirms atgriešanās dzimtenē strādājas par dekoratori, oficianti un no apkopējas darba Japāņu restorānā izcīnījis savu vietu līdz restorānu eksperta statusam. Tās visas zināšanas, ko entos gadus esmu mācījusies, un tā enerģija, ko es esmu guvusi, es varu sniegt citiem. Tas, man liekas, ir tas vislieliskākais, kas var būt dzīvē, kad tas, ko tu esi iemācījies, tu vari dot citiem. Ilze un Juris pēc darba ārzemēs nolēmuši kafejnīcu atvērt Ventspilī. Pagaidām gan ekoloģiska un no konservantiem tīra pārtika Ventspilī nav populāra. To izkonkurēs soļankas un treknas mērces citos ēdināšanas uzņēmumos. Pateikšu godīgi, ēdiens ir vienveidīgs. Viņā nav dažādības, jo mūsdienās ēdienu var uztaisīt, kā jūs minēju, ļoti vienkārši, bet ļoti interesanti. Lai nav tā tradicionālā frikadeļu zupa, saļanka. Ēdienkarts ir ļoti vienveidīgs, bet tajā pašā laikā es arī lieliski saprotu kafejnīcas un restorānus aiz tā, kad ir grūti kaut ko ieviest jaunu, jo cilvēki ir diezgan konservatīvi. Ventspils pilsētā šobrīd darbojas 27 kafejnīcas, 12 bistro, 4 restorāni un 4 bāri. Ir arī 16 ēdnīcas. Šī mācību gada garākajā brīvlaikā Ventspils skolēniem izpaliek prieki, kas saistīti ar ziemas sporta veidiem, jo nav sniega. Bērni novērtējuši kādu citu iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku. Viņi dodas uz bibliotēku. Tā kā bērniem brīvajā laikā nav ko darīt tomēr, un tā kā pēc kalendāra ir ziema, bet sniegs vēl nav, tad mēs radām iespēju arī viņiem brīvlaikā pie mums pavadīt patīkamu laiku. Un katru darba dienu brīvdienās 3 piedāvājam kino stundu. Filmas, ko skatīties, bērni izvēlas paši. Ja nevar vienoties par konkrētu filmu, tad notiekot balsošana. Pārventas bibliotēkā pieejamais filmu sortiments mainās, bet mazie apmeklētāji pārsvarā ir labi informēti un zina, ko grib redzēt. Pie mums Pārventā ir ļoti maza daļa filmas. Mēs tad
draudzējoties ar savu lielo mammu, ar galveno bibliotēku un mūzikas nodaļu, tad arī apmainam šos diskus diezgan regulāri pēc pieprasījuma, jo viņi ir, godīgi sakot, bērni palikuši arī izvēlīgi. Pa burvju puķi, ka viņš grib nosargāt grāmatu, viņam uzticēja saimniece, lai viņš atrod jaunu sargātāju. Laikā, kad skolā ir mācības, bērni uz bibliotēku nāk pēcpusdienās, bet brīvlaikā viņi te pavada daudz garākas stundas, un katrs atrod sev kādu nodarbošanos. Kamēr pārējie skatās kino, jūs redzat arī, ka citiem ir ko darīt, un kamēr ir gaišs ārā, tikmēr viņi nāk un spēlējās. Tumsā, vakarā, kad paliek ātrāk tumšs, tomēr tie bērni ātrāk dodās mājās, jo baidās no tās tumsas. Un arī māmas tad ir pateikuši, ka paliek tumšs, tie jāiet mājās. Ar 1. janvāri atvieglojumus medicīnas pakalpojumu apmaksai valsts sniegs tikai trūcīgajiem iedzīvotājiem. Agrāk no pacientu iemaksas un citiem maksājumiem par medicīnas pakalpojumiem tika atbrīvoti arī tie iedzīvotāji, kuru vidējie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 120 latus mēnesī. Savukārt tiem, kuru ieņēmumi nepārsniedz 150 latus mēnesī, pienācās 50% atlaide. Šobrīd no pacientu iemaksas atbrīvotas vien tās personas, kurām ir trūcīgās status. Pēc likuma šāds status pienākas tiem, kuru ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus mēnesī. Ventspils pašvaldība turpina palīdzēt iedzīvotājiem, maznodrošinātajiem, kā arī pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 169 latus un 58 santīmus. Ir iespēja saņemt pabalstu. Tas domāts, lai daļēji sektu pacientu iemaksas, kā arī citus maksājumus par medicīnas pakalpojumiem ārstniecības iestādēs un ārstu privātpraksēs, kas darbojas Ventspils teritorijā. Uzrādot sociālā dienesta izdotu izziņu, kas apliecina, ka persona ir maznodrošināta, vai arī tā pieder iedzīvotāju grupai, kurai pienākas atlaides pacientu iemaksām Ventspils ārstniecības iestādēs, pacientu iemaksas tiek kompensētas šādos apmēros. 50 santīmi, ja pacients vēršas pie ģimenes ārsta, 1 lats un 20 santīmi, ja pacients apmeklē ārstu speciālistu, 3 lati un 80 santīmi, ja notiek ārstēšanās stacionārā. Lai gadu tumšākajā laikā izvairītos no slimībām un saglabātu enerģiju ikdienas darbiem, ļaudis zāļu vietā atkal apgūst senos pirts rituālus. Pirts tā nav svinību vieta, bet vesela zinātne, kad ar apzinātām procedūrām var ārstēt un uzmundrināt. Vairāk par to, kādu pirtslotu izvēlēties, kā pareizi pērties un ko darīt tiem, kam savas pirts nav, Kurzemes televīzijas nākamajā sižetā. Daudzus gadsimtus pirti dažādas tautas uzskatīja par vienu no izveseļošanās līdzekļiem. Tā sniedz labvēlīgu ietekmi uz centrālo nervu sistēmu, asinsriti, nervu muskuļu aparātu, ādu un citiem orgāniem. Bet, ja ir iespēja sev līdzi paņemt pirtslotu, tad labums no pirts tikai palielinās. Latvijā izplatītākā enerģētiskā slotiņa, vīrieši, kas sevišķi parās vīri kā ozoli, jā, tātad ar ozolu, meitas kā liepas ar liepu, vai arī, teiksim, alternatīvu sievietēm ozolam es ieteiktu kļavu. Ja? Kļava ar ļoti spēcīgu, ļoti labs veidinošais efekts un ir ļoti laba. Tas ir tādā gadījumā, ja mēs tādās mazās kompānijās, arī ir diezgan sarežģīti sagriezt lielu daudzumu slotus. Var veidot arī kokteļu slotiņus, liekam tur zariņus no kļavas, liekam zariņus no pīlādzīša. Ja? Pīlādzis, sapcīt, ir ļoti labs, enerģētiski ļoti labi attīra. Tikpat ļoti labi attīroša slota ir apse un tikpat ļoti labs attīroši ir arī bērs. Tas ir ļoti individuāli, kuram kas patīk. Izturīga ērta bērzu pirtslota labi palīdz pret izsitumiem, pātrina rētu sadzīšanu un ir īpaši noderīga ar astmu slimojošiem cilvēkiem. Skujkoku pirtslota sniedz masāžas efektu, ja ciešat no sāpēm mugurkaulā vai radikulīta. Ir zināmi ap 40 dažādu pirtslotu veidi. Katrs no tiem sniedz savu labumu, pateicoties dažādo ēterisko eļļu un vitamīnu sastāvam. Tad sākam pēršanos ar kāju pēdiņām. Kāju pēdiņās koncentrējas ļoti daudz visādi centri, kas mums aiziet uz iekšējiem orgāniem, tātad kārtīgi izsildam kāju pēdiņas, izparam kāju pēdiņas, tad pa kāju iekšpusīti ejam uz augšu, izparam kārtīgi kājas, tad izparam kārtīgi krūtis, vēderu, plecus, tad param kārtīgi rokas, roku plaukstas, delnas, izparam kārtīgi rokas un pārējam uz muguriņu. Tad grūti runāt. Atbrīvojums. Liels atbrīvojums, un tas ir tāds stress noņēmējs liels un praktiski relaksācija.
gan ķermenim, gan prātam. Jā, viss, kas ir nedēļā sastrādāts, tas paliek slotiņās, tas aiziet un vienkārši izperās ārā. Tā ir liela relaksācija, ļoti liela. Pliki sniegā pabradājam un brāz uzreiz atpakaļ. Ai, tad tāds kājas, kamēr tu nemaz nejūtās kājas pēdas. Zina, plikām pēdām, kas sniegā. Jā, norīvējās un uzreiz mudīgi atpakaļ. Kā tik noperies un tai karstumā nemaz nejūt, tik nokūst viss. Un nododāt pirti un tādi, ai. Pēc procedūras izlietoto pirtslotu jāsadedzina, pat neskatoties uz to, ka vizuāli varētu šķist, ka tā varētu kalpot vēl vienu reizi. Visu to negatīvo enerģiju, ko slotiņa ir uzņēmusi, ja viņa būtu jāsadedzina kaut kur ugunskurā ārpus mājas, viņa noteikti nav metama pirtskrāsnī, ja, tas vienai reizē. Tas ir aptuveni tāpat kā tējas maisiņi. Vai jūs tējas maisiņi taisot tēju 10 reizes izmantojat, vai tomēr var, vai ne, var, kaut kas ar tur būs, vai ne, bet, bada laikos jau visādi var iztikt, ja, bet, ja mēs esam bijuši čakli vasarā un esam sasējuši pietiekuši daudz slots, tad tā darīt nebūtu labi. Ja jums nav personīgā pirts, bet gribas sagādāt patīkamus brīžus savam ķermenim un garam, tad varat izmantot spā zonu Ventspils ūdens atrakciju parkā. Šeit bez pirts kompleksiem un saunām apmeklētājiem ir pieejama arī salas istaba, augstā ūdens baļa un masāžas dušas. Šobrīd Ventspils tirdzniecības centrā Tobago apskatām ceļojoša izstāde Kurzemes rūpnieciskajam dizainam. Izstādē eksponētie priekšmeti ražot Kurzemē, un ražotājiem šīs ir sava veida konkurss. Visi šie plakāti, kas izstādīti Ventspils tirdzniecības centrā Tobago, ir dizaina izstādes pārvietojami elementi. To organizē uzņēmums Mākslas perons. Mēs saskārāmies ar tādu domu, ka cilvēki nevienmēr pat zina un novērtē to, cik liels darbs ir jebkuram priekšmetam apakšā. Sākot ar vienkāršu krūzīti, galdu, krēslu vai interjeru. Man liekas, ka viņi ir tieši laikā, kad šobrīd pēdējos 10 gados ir diezgan daudz rūpniecības uzņēmumu attīstījušies Kurzemē un īpaši Ventspilī, un ir ko parādīt. Ir dažādi jauni produkti, sākot no jahtām, beidzot ar ielu tīrāmajām mašīnām un mobilajām aplikācijām. Skatoties uz šīm precēm, patīkam pārsteidz, ka Kurzemē dzīvo tik daudz cilvēku ar interesantām idejām un apņēmību tās realizēt. Ir ļoti daudz veiksmīgi strādājuši uzņēmumi ar brīnišķīgiem produktiem, ko mēs visi varam aplūkot, iegādāties, par kuriem varam priecāties. Ventspilnietes Annas Orniņas veidotā spēle Kurzemes vēja rati ir pazīstama tiem, kas to iegādājušies turisma informācijas centros vai mazajiem ventspilniekiem, kas to spēlē bibliotekās. Anna Orniņa veidojas arī noformējuma izstādē. Grūtāk bija visu to informāciju apkopot un salikt tā, lai visiem patīk, lai pašai patīk. Tas droši vien arī, lai viss būtu saprotams, lai būtu pateikts svarīgākais, lai tas smuki izskatītos. Savukārt uzņēmums Mobilās sistēmas piedāvā tiešām fantastisku produktu – spēli Domas spēks. Mēs esam izstrādājuši tādu spēli, kad divi cilvēki apsēžoties pie galda un uzliekot uz galvas speciālas lentas, var sacensties, cenšoties pārbīdīt bumbiņu ar savu domu spēku. Tātad tas izaicinājums ir, pielietojot savu domu spēku, mēģināt pārbīdīt bumbiņu pretinieka pusē. Jau pavasarī šīs spēles unikālos krēslus plānots palaist ražošanā. Doma ir tāda, ka šis produkts sastāv no vairāk kā 200 koku puļķīšiem, un katrs galds ir nokrāsots citādākā krāsā. Un bērns, pārbīdot šos puļķīšus, spēja iegūt daudz dažādus ornamentus sēdītei. Un būtībā bērns var gan sēdēt, gan spēlēties, gan arī attīstīt dažādas iemaņas. Ir ļoti interesanti lasot visu to informāciju un tā uzzina ļoti daudz par to, kas tev līdzās šeit notiek. Tas man bija tas pirmais tāds pārsteigums, kas varbūt man patīk, interesē tas matu fēns, kas te ir. Viņš, es nezinu, gribās ļoti redzēt, kāds viņš būs dzīvē. Katrs izstādes apmeklētājs piedalās konkursā, balso par produktu, kurš iepaticies visvairāk. Balsošana aizsākusies vakar un ir izvirzījušies daži līderi, kurus var izvērtēt arī mājaslapā kurzemesdizains.lv. Varbūt cilvēki, kam patīk alus, bija visvairāk nobalsojuši tieši par šo mobilo aplikāciju, ko ir izstrādājuši Latvijas dizaineri un programmētāji kopā ar Dānijas uzņēmēju, lai Heineken varētu dabūt bez maksas tuvākajā bārā
Tātad šeit mobilā aplikācijā tu var redzēt, kur atrodas tuvākais bārs, kur var dabūt šo bezmaksas salu un arī dažādi padomi, kā varbūt nokļūt pēc tam mājās ar taksi, kad tu esi pavadījis interesantu laiku. Balsot var vienu vienīgu reizi, bet drīkst arī par vairākiem produktiem. 25. janvārī tiks paziņota Kurzemes dizaina labākā ideja. Noslēgusies loterija uzcītīgākajiem Ventspils Olimpiskā centra apmeklētājiem. Galveno balvu televizoru laimējis kāds 14 gadus vecs jaunietis, apmeklējot peldēšanas nodarbības. Nodarboties ar sportu ir ne tikai noderīgi, bet dažreiz, kā šī gadījumā, arī izdevīgi. Olimpiskais centrs Ventspils saviem klientiem organizēja akciju ar veicināšanas balvām un galveno balvu. Olimpiskais centrs, tāpat kā katrs cilvēks, grib kaut ko dāvināt cilvēkiem, cilvēks iepriecināt un pats pateicīgākais laiks, lai kaut ko dāvinātu. Jūs piekritīsiet, ka tas ir Ziemassvētki, jaungada laiks. Un Olimpiskais centrs izdomāja vecā gada beigās tādu akciju, nopērts abonements gan uz atlētikas zālēm, gan uz peldbaseinu. Ja? Un tad visi tie nopirktie abonementi piedalās izlozē, kur ir viena galvenā balva televizors. Veicināšanas balvas tās ir dāvanu kartes, slidotavas, ūdens piedzīvojumu parka vai slēpošanas kalna Lemberga hūta apmeklējumam. Ar lielu gandarījumu ventspilniekiem var pateikt, ka jūs bijāt malači, jo ir iegādāts 101 abonements uz peldbaseinu, un tāpat vairāk apmēram 50-60 dažādi abonementi, gan uz ziemas skateparku puikas nopirkuši ir, gan uz basketbola halas, atlētikas zāles un arī uz slidošanas. Tā kā Olimpiskais centrs ir ļoti apmierināts ar ventspilnieku aktivitāti, un tas mūs rosina domāt arī par jaunām akcijām, kur galvenā balva, teiksim, varētu būt automašīna. Nu, šeit es pajokojos. Vispirms tika izlozētas tieši veicināšanas balvas. Lūk to laimīgo vārdi, kuri saņēma dāvanu kartes. Tas ir Leonīds Soboļevs. Nākšais Viktors Osipovs. Nu, meitene Ieva Pastare. Laimīgais slidotājs ir Pēteris Kligačs, Dace Brūvere, Oskars Paegles Kalns. Laimīgais ir Nauris Didriksons, Konstantīns Čaščinovs. Laimīgais ūdens piedzīvojumu parka apmeklētājs ir Ģirds Liepainieks, Gatis Ošenieks. Veicināšanas balvas izlozētas, nu kārta galvenajai balvai. Gribu izmantot arī televīzijas starpniecību un pateikt paldies firmai Alete par šo skaisto dāvanu. Tas ir televizoru. Kā es esmu uztraucies. Un laimīgais ir Jačeslavs Malāhovs. Telefons. Nu, zvanīsim. Vjačeslavs nebija ieradies, tādēļ tika nolēmts viņam nekavējoties zvanīt un paziņot priecīgo vēsti. Vjačeslavs ieradās kopā ar tēvu un pat ieraugot televizoru vēl nespēja noticēt, ka nu tas pieder viņam. Nodarbojos ar peldēšanu jau 2. gadu. Ļoti patīk. Kad pirku abonementu un man iedeva loterijas biļeti aizpildīt, es nemaz necerēju kļūt par uzvarētāju un vinnēt televizoru. Vispār negaidīju. Viņš mums neko neteica. Un te zvanu mammai, viņa atkal pārzvanīja man un uzreiz braucām. Televizors svinīgi tika pasniegts jaunajam īpašniekam, kurš no to laimīgs kopā ar tēvu nesa uz mājām. Ar šādām ziņām mēs šodien atvedāmies, bet kāda bijusi nedēļa kopumā, skatieties kā ierasta. Sestdienās 19:30. Visu labu!